Vai jūs iepriecina tas, ka gandrīz visi 12. klases skolēni izvēlējās mācīties angļu valodu? Nemaz neiepriecina. Kā jūs no rītiem tīrat seju? Ļoti kārtīgi, cītīgi, ar birstīti. Kad Palīgi līdzi, piemēram, cif, cillit, skaidri. Kādas ir jūsu domas, ka skolotāji tik ilgi uzturas skolā? Es gribētu, lai viņi brauc ātrāk. Es ļoti gribētu, lai viņi brauc ātrāk. Kuriem skolotājiem nepienāks alga? Visiem skolotājiem. Droši vien jau skolotājai Jandai un direktore. Manuprāt, visvairāk to pelnījuši. Kā jūs audzināt savus 12? Lai ko es audzinātu, bet es audzinu ar rozā čību uzsitot. Ko jūs klausties pirms stundas? Bērnu divsturs. Balējam neguļam, līdz rītam kurinam. Kas tā? Vai jūs ziemā braucat ar ragaviņām? Jā. Ko jūs iesakat skolotājiem pēc garas dienas? Visticamāk, heroīns. Kur jūs vedīsiet savus pirmklasniekus ekskursijā? Uz Trakonām. Cik gadus jūs vēl plānojat strādāt Auskristīgajā vidusskolā? 25. Ko jūs domājat par saviem kolēģiem? Domāju, ka viņi dulli vienkārši. Dulli. Cik ilgi jūs no rītiem pucējaties? Ilgi? Ar vienu skaitli? Kā var atbildēt ar vienu skaitli? Aptuvenās stundas. Pusotra. Vai latviešu valodas gramatika ir svarīga? Nē! Kādas ir jūsu domas par skolotāju vilni? Tāds jautājums ir jāuzdod iepriekš, lai apdomāt. Nemācās, slikti uzvedās, neciena. Vai 12. var neapmeklēt krievu valodas stundas? Jā, protams. Kādas ir jūsu domas par 12. klasi? Protams, viņi vislabākie. Man ir jautri ar viņiem, man patīk viņu joki. Es novēlu ikvienam skolotājiem tādu klasi. Kuru priekšmetu nevajadzētu mācīt skolās? Protams, bioloģija. Ko jūs ēdat brokastīs? Hamburgers, chicken nuggets. Vai jums patīk dzert kafiju ar skolotāju Sigitu Rathenu? Protams, jau ka nepatīk, jā. Kā jūs rīkojaties ar skolēniem, kuriem nepatīk ģeogrāfija? Sakotē, izcepu lietās. Cik reizes dienā jūs esat domājis par aizbēgšanu no skolas? Daudz. 4, 5. Cik gados jūs iemācījāties lasīt? 40. 4. Vai jums patīk, ja skolēns pārbaudas darbā saņem 3? Protams, man patika. Cik ilgu laiku jūs pavadat veidojot savus matus? Es viņiem atdodu visu savu laiku. Ko jūs novēlētu skolēniem? Būt par bomzi. Viens vārds, kas raksturo jūsu dzīvi šobrīd. Vai jūs vēlētos iemācīties špagatu? Ja tik nenāk, tad ieciņšu.